Čau visiem! Sen neesam taisījuši nekādu video par ikdienas automašīnām, un ir laiks atgriezties no paša pirmsākuma, kur mēs skatījāmies 1000 līdz 3000 eiro vērtas Audi automašīnas. Tiesa, šoreiz es meklēju kaut kādu pareizo variantu, kā to visu filmēt, jo iet cauri, piemēram, es skatījos 17 lapas puses ar Audi automašīnām no 1000 līdz 3000 eiro vērtībā. Tas prasa ļoti ilgu laiku, un es šaubos, ka jūs gribat stundu vienkārši sēdēt, kā es tur skatos vienu pēc otras mašīnas. Tāpēc es šoreiz jau izgāju pats tam visam cauri, un atlasīju kaut kādu čupiņu ar mašīnām, kas man šķiet kaut kādā veidā interesantas vai neinteresantas, un pa kurām varētu bišķiņu pastāstīt. Vismaz tas varētu būt interesantāks. Paralēli tam mums ir izsludināts Audi Latvija kalendāra konkurss, kur jūs varat sūtīt bildes uz kalendārs@audilatvija.lv. Visi noteikumi ir atrodami gan mūsu Facebook lapā, gan mūsu mājaslapā, tāpēc izmantojiet iespēju un iesūtat bildes kalendāram. Šogad kalendāra bildes izvēlēsimies mēs paši žūrijā, nevis liksim Facebook balsojumā. Tas mums šķiet, ka varētu būt efektīvāks un labāks veids, kā atrast skaistākās automašīnas nosacīti objektīvā veidā priekš kalendāra. Bet redzēsim, varbūt šogad nesnāks tik labi, tad mēs atgriezīsimies pie iepriekšējā formāta. Paralēli tam mums arī ir atvērta reģistrācija kontūras izveidē, kas notiks 10. novembrī, tā ir svētdiena. Sākums varētu būt ap 2, cik ilgi tas ies, man grūti teikt, un kāda būs kontūra, to mēs paturam noslēpumā. Tāpēc varbūt jūs vēlaties piedalīties kontūras izveidē. Mums vajag 120 automašīnas. Šobrīd jau es mūsu WhatsApp komūnu grupā ieliku reģistrāciju jau iepriekš. Šobrīd man ir ap 60 pieteikumiem. Mums vajag 120 un vairāk. Tātad kaut kāds 140 mašīnas tā rezervīti. Tāpēc vietu vēl ir daudz, un principā nav kaut kāds mašīnu limitu skaits. Vienkārši reģistrējamies. Man ir vajadzīgs, lai jūs reģistrētos dažādu iemeslu dēļ. Pirmais, lai visi būtu WhatsApp grupā, jo organizējot šo pasākumu būs ziņas caur WhatsAppu, jūs tā varēsiet uzzināt jaunākās lietas, kas tajā pasākuma brīdī ir nepieciešams un vajadzīgs. Kā arī reģistrācija vajadzīga tāpēc, lai zinātu vismaz aptuveno cilvēku skaitu, cik ir braucēju, jo piemēram, ja es vienkārši ielikšu eventu Facebook lapā un tā kā mums vajag 120 mašīnas un beigās atbrauks, nezinu, cik tur 20, tāpēc ir nepieciešama šāda reģistrācija, lai es saprotu, cik daudz jūs esat un cik daudz man šo informāciju pušot tālāk sociālos tīklos, lai savāktu tos aptuveni 120 cilvēkus. Un tad 18. novembrī mums ir karoga brauciens, tā kā novembris ir diezgan pilns, patiesībā priekš manis arī oktobris diezgan pilns, un tagad domāju, ka līdz gada beigām būs ko darīt diezgan daudz. Bet tad sākam par šīm automašīnām, ko es esmu atradis, un pastīsimies, kas tās tādas pa Audi automašīnām ir. Tātad, kā jau es minēju, ir principā ļoti daudz lapas, cik man te ir. Ļoti daudz. 16 lapas ar automašīnām, tāpēc, kāda iespējamība? Reku ir A1, A2, atvainojos. Nezinu. Vēl viens A2. Diezgan daudz A2. Nevajag kādam A2, neko no viņiem nesaprotu. Bet tā videos konsole izstās, wow. Tāda interesanta. Varētu kādreiz Audi apskatu uztaisīt pa Audi A2, ja kādam no jums ir. Iedodiet. Bet, labi, ļoti daudz mašīnas. Un es tagad esmu atlasījis jau dažas. Reku, piemēram, Audi 200 Quattro 2.1 turbo motoru, 5 gadu nodokļu parāds. Protams, neizskatās ideālā stāvoklī, bet maksā 2,5 pakas. Kā projekts, kuru celt augšā, es domāju, īstenībā, ja kādam gribētos, labi, ir tur problēmas, protams, bet, manuprāt, tā ir klasiska vērtība, kuru tu uzceltu, rūsa. Man likās tāds interesants aparāts, kurš vienkārši, kas vēl īstenībā pa 200 te ir? Nekā vairāk nav, arī vēl viens kaut kāds. Jā, šis vispār čau. Ok.
Tā, tad mums ir Audi 80 B4. Bet kas ir ar viņu interesanti? Viņam interesanti ir tas, ka viņam ir 2.0 benzīns. Nu, labi, gāze, tas nav tik interesanti, bet tas, ka viņš arī bijis tāds sava veida projektiņš. Tāds tīri glīts, viņam ir kompetīcijas bumpers aizmugurē, jeb S2. Viņam, manuprāt, ir arī, te pēc gaismas ļoti grūti saprast. Bet izsās, ka viņam ir arī šīs tonētās ordinālās lampas. Viņam ir ādas salons ar jaunajām apšifkām un koka apdari. Izsās, ka varētu būt pat pāršūts kaut kad nesen. Salons, tie krēsli, viņi bija oriģinālie priekš B4. Varētu būt. Vienkārši šķiet, ka viņi, visizmāk jā, ka tie B4 oriģinālie krēsli. Un tā kā tās tīri glīts reku ir ar visiem lukturu mazgātājiem reste izskatās vai nu īstā S2 vai replika. Labi, tur šīs lietiņas ar miglām un pagriezieniem, tas ir sīkums, ir pilnās šīs te lukturu smidzinātāji. Draugi mīļie. Būtu viņš Quattro, būtu cita cena pavisam, bet tā tīri interesanta automašīna. Galvenais, ka viņam reku vēl borta datorā ir kaut kāds RDSV, man tāds nav nekad bijis, es nezinu, kas tāds ir. Viņam pulks, jā. Tā kā, es teiktu tāda interesanta mašīna, glīta. Ieliktu lētus lukturus. Tā kā šis ir, manuprāt, tāds interesants Audi 80. Varbūt nokolēt višķiņot 2.8 varētu. Ko jūs sakat? Nekāda vai ne? Tā, nākamais mums ir vēl viens Audi 80, bet šī ir kompetīcija. Oriģināli no rūpnīcas. Šī mašīna gan te stāv ļoti ilgi, ja kompetīcija tātad Quattro. Kompetīcija gan te ilgi, jo es sastāvu, bet te var nākamās bildes slēgt šādā veidā, laikam nevar. Bet no kompetīcijas te pilnīgi nekā nav. Pilnīgi nekā nav. Parastais bumpers, parastie dalītie lukturi. Vienīgais, kas ņem kompetīcijas reizmugurējais bumpers. Ļoti tāds bēdīgs, jā. Spoilers, ļoti atvainojos, spoilers ordinālais. Spoilers ir oriģināls un pārējais saskat te aizmugurējais sāns arka ir krāsots un vai durvis viena no šīm pusēm nav oriģināla, kura es nezinu. Salons tāds tīri interesants, vai tas ir, visizmāk tas ir pāršūts, es domāju. Stūre, jā, parastais vēl šos te jaunā tipa panelis, manuprāt. Durvju kartes vairāk domāju, manuprāt. Jā, viņas ar augsto palodzi. Tā kā, cik viņas bija? 3000 arī, jā? Divas pakas. Principā no viņa, man no viņa vajadzētu tikai iekšas un neko vairāk. Jā. Skumji. Cilvēks iztirgoja labākās detaļas no kompetīcijas un tagad tā tirgo tādu. Tad mēs aizējām pie Audi A6. Audi A6 līdz 3 pakām, manuprāt, tur tiešām nav ko baigi skatīties. Bet mums ir 400,000 pāri nobraukums, 6 roba automāts, 3 litrīgs. Kaķim ir kaut pārošanās laiks, es nesaprotu. Jā. Vai jūs gribētu pirkt tādu? Es nezinu, šis tāds, manuprāt, nerko īpaši. Es pat nezinu īstenībā, kāpēc viņš šeit ielikt. Man šķiet, ka te man bija kaut kāda baigā doma, ko gribēju pastāstīt. Man bija vairāk par to, ka, draugi mīļie, ja jūs liekat sludinēm, neliekat šo pretīvo uzrakstu Quattro. Raksta tā, kā tur ir jābūt ar Q burtiņu, Quattro, smuki, glīti, vēl pareizāk ir visus mazos burtiņus. Šitas izstāsta kaut kāds, es no laukiem, tipa kruts čalis, no tās sērijas.
Bet pa C6 runājot, reku ir pa 3000. 8. gads, gandrīz vai facelifts, izskatās, ka viņam lukturi varētu, varbūt nav aizsvīduši vai aizmatējušies. Bet tāds vienkāršs un pliks. Un pa 3000. Nu, bet nākamais, ko es gribēju jums parādīt, ir šis arī, bet 2.7 automāts un quattro. Tātad lielākā atšķirība starp Trinity un 2, tas, ka 2 ir mazāka turbīna, pilsētā ir foršāka viņu braukt. Un tad mums ir labi, viņš ir spainis, viņam ir smuki diski, ir pateicis, ka viņš ir piekrāsots dažādas vizuālās rūsas. Nu, tas ir vismaz uzrakstīts, ka tā ir. Viņam ir ksenoni, iepriekšējiem skatāmies, iepriekšējais bija, manuprāt, vienkārši halogēns. Šeit ir ksenons, lūka. Es pareizi redzu. Ir lūka, jā. Vienīgi tas, ka spainis, salons, pusādas, koka apdare. Vienīgi tas vidējā konsola MMI ir sarkans, varbūt pārdzīvot ar digitālā klima, krāsainais displejs. Labi, manuālai krēsli, labi štruns ar to. Bet pa 3 pakām varbūt var aizbraukt nokaulēt bišķiņu. Vai ne? Nu, ja mēs salīdzinām reku 2 C6 pa trīnītim, nu tak, šis, un es to līdzās kādu izmetīšu kaut kur. Šis un šis, manuprāt, šis ir glītāks, šo pat varētu ņemt. Tā kā, jā. Bet, protams, trīnīti C6, 3-litrīgs vai 2.7 abiem ķēde varbūt varētu būt, ka jau jāmaina un vispārējais, un ja viņš ir ilgi bijis Latvijā, vēl viņš apakšā ir aprūsējis sliekšņi, gan jau beigti. Tā kā vajag ļoti kārtīgi padomāt, paskatīties, vai viņš tomēr, jūs gribat tādu ņemt, bet ja jūs gribat buržuji būt, šis tāds pa trīnīti diezgan glīts. Un starp citu cenu kategorijā līdz 3000 bija ļoti maz C5. Pat sāk vairāk būt reāli C6 nekā C5. Es biju šokāts. Taisam šito 2 ciet. Tad mums reku tieši par C5 runājot. Mums ir 1.9 dīzels, labākais dzinējs savā klasē, ekonomisks, vispārējais, kaut kāds perekups, tās 6 robi, manuālis. Labi, priekšpiedziņa, bet labi. Salīdzinoši tāds, vienkāršs un savā ziņā glīts. No šīm bildēm es nekur tādu baigo rūsu neredzu, bet man radās jautājums. Reku ir bildīta 2.5 TDI un aprakstā 1.9 dīzelis. Tad mums ir 2 varianti. Pirmais mainīta aizmugurējais pārsaks, viņš bija izrūsējis vai sists. Tas āķis nestāv šķībi? Laikam ne. Vai nu bija izrūsējis vai kā un atrast tādā pašā krāsā? Vai kāds gribēja vienkārši pākstīties un uzlīmēt 2.5, bet kurš gan gribētu tādu emblēmiņu līmēt, ka man ir 2.5? Tā kā ir jautājumi, kāpēc te ir 2.5 šitas te? Jūs varat komentāros uzrakstīt, kāpēc, pēc jūsu domām. Kāpēc te ir 2.5? Bet visticamāk domāju, ka mainīts bagažnieka vāks. Bet visā pārējā, viņam parastajā halogenās gaismas, salons ir ļoti vienkārši, varbūt viņš, protams, savā gadā viņš varētu būt bišķiņ jau izsādēts, vai ne, bet uztaisīta ķīmiskā, tīrs tāds viss, te jau reku perekupi vizinājušies, var redzēt, tāks uz leju, netīrs, bet ko jūs sakat? Ir traki sliktā mašīna? Izstāst tāda? Labi, sterila pilnīgi nav, bet salīdzinoši
Normāli, protams, izdilušās klimatam podziņas un tādas lietas. Kenī! Pšš! Jā. Sanāk, šis ir elektriskai krēsli, ja viņam šo te regulējas, laikam uz priekšu uz atpakaļ. Es nezinu par C5, godīgi, te vajadzētu būt vēl vienam, kas regulē atzeltnes leņķi. Nu tāds vienkārši tāds krujīs, varbūt strādā pat. Pārkingi. Nu, jānoskaidro, kas ar to 2.5, un varētu būt labs. Reku ir 1.9B7. Kas ir interesanti, ka viņš ir ļoti... Šitā mašīna jau ilgi nestāvēs esā, manuprāt. Pagaidi, nav kaut kāds, kad ir ielikts. Jā, ja es pareizi saprotu, tas ir 1. oktobris. Nē. Man šķiet, ka šito mašīnu es kaut kur ļoti sen esmu redzējis jau. Bet jā, S-Lines, glīti. Pusāda manuāls, nu labi. Nav multistūre, nu pārdzīvot var. Krāsainē displejs. Ļoti maz bildes, bet salnojuši jaunāka mašīna. 1.9. Ja pilnīgi visi diezgan ok, var pāriet pāri kaut kādu krāsas mērītāju, pasīties, vai viņš nav šķilts. Biksenona gaismas. Man šķiet, ka Biksenonam nu labi, ja viņš saka, bet man šķiet, ka tas nav Biksenons. Nu vot. Nu šis, manuprāt, ir tāds viens variants, ko varētu paņemt. Nu, ja tas ir viss tā kā dzīvē izskatās un rakstīts, un mēs tam ticam, bet 3000 B7 S-Lines pa kaut kādām nelielām naudiņām var ielikt multistūri un tam līdzīgi. Es domāju, ka viņam, principā, tur diezgan vieglām manipulācijām var dabūt multistūri. Vai viņam ir bilde, kas ņem pa vidus konsoli? Jā, reku ir mēdījis arī. Nu. Tā kā šis ir arī, manuprāt, tāds ok variantiņš. Tam mums reku ir trīnītis dīzelis 171 kW. Arī tāds pēc bildēm izstās vienkāršs, bet nesadirsts. Vai ne? Pat klimatam pogas ir viņas, ir pogas. Āda, S-Lines, multistūre. Protams, krēsli ir pasēdēti, nu, tur nevar būt savādāk, bet nu, šis, manuprāt, arī tās tīri labs variants. Bet līnija kompanijām, nu, arī kaut kāds perekups. Latvijā gan jau, visticamāk, ka bija tā, ka cilvēks šo mašīnu atstāja kā pirmo iemaksu gluži kā šeit, reku ir iespēja uz nomaksu, jūsu automašīna varbūt kā pirmā iemaksa, redzēt uzrakstu kaut kur, reku. Es domāju, ka šis cilvēks atstāja savu mašīnu šo šeit un aizbrauca kādu citu mašīnu no viņa plaču. Bet arī tāda, ja ar dzinēju visi kārtībā, tad 3000, ja dzinēja kaut kas nav kārtībā, jāmaina ķēde, tad tu nopērc mašīnu pa 3000 un pa 3000 vēl maina ķēdi. Nu labi, es pārspēlēju 3000, nē, bet arī ļoti daudz. Tā mums ir reku B5 facelifts, pat cik viņš prasa. Kāds šī 1.5 varbūt var nokaulēt. Zils, sedans. Pēc šīm bildēm, ko es redzu, izskatās arī tāds vienkārši klasiski glīts 1.9B5. Ļoti tāds, nu, cik no akurāts salons var būt, šī foršā stūrīte, manuālis. Nu, arī, nu, labi, viņš nav varbūt nekāds tur piepiškāds ar komplektāciju, bet ja gribās kaut ko vienkāršu un no komplektācijas stūrs, pastiprinātais kondicionieris, salona gaisa filtrs, elektriskie regulējumi spoguļi,
FM, AM, centrāla atslēga ABS. Jā, bet ja gribās kaut ko tādu vienkāršu, varbūt vēl kaut ko servisā tukumā uzcelt viņu augšā, pasīties apakšu. Un tāds vienkārši dibeni pārvietojamies līdzeklis, es domāju, 1.5 pateiksi, viņš tev atdos. Tāpēc, kāpēc gan šādu, ne? Manuprāt, diezgan ok, jūs rakstat komentārā. Un tad ir šeit mašīna, kurai ir potenciāls, bija vismaz. 2.7, ceru, ka tas ir nevis priekšpiedziņa, bet man šķiet, ka šī ir priekšpiedziņa. Bet bumperis Wannabe RS krāsa, laikam tas nav tas nevis Imola Red, bet kaut kas tas yellow kaut kāds, es nezinu to krāsu nosaukumu. Krāsa glīta, mašīnai potenciāls ir būt ļoti skaistai, bet viņa visi ir apsista, kaut kas ar viņu nav riktīgi, diski jēdzīgi. Viss ir ok. Kamēr šo video ierakstu, Lamberts man raksta pa manu B4. Gan jau kaut kad būs gatavs. Es nezinu, varbūt viņš viņu visu būvējis noscīt no nulles, pārkrāsojis un visu licis un vispārējais. Salona bildes. Tāds interesants. Šodien bija pateikt, man tādas divējādas emocijas. Tipā viņš varētu būt skaists, domāju, tas bumperis varbūt kaut kas ir remontējams, ņemot vērā, ka tas ir šis, nezinu, vai Pro Tuning vai kāda citā ražotāja izpildījums ar šo Wannabe RS2, RS4 priekšējo bumperi un vēl tur pa apkārtni durvis aizmuries sabuktēts, gan jau, ja pieietu vēl tuvāk meklēt kaut kādus kasjakus arī vēl atrastu. Ļoti arkas kaut kādas tādas. Saprāts spārns. Aizmugurē te kaut kas. Tāds nevar saprast, kas viņu noticis dzīvē, kāpēc viņam tā nav paveicies, bet ļoti forša krāsa un tās tīri līdz aparāts. Un tam mums ir vēl viens B7. Mums ir 3X-lines, 3-kāršais S-lines. Vienīgais 2.0 dīzelis, no kurš man kaitina, man viņš nepatīk, un es zinu jūsu domas, ka viss nav tik slikti, bet es pieturos pie sava. Un arī S-lines, jā, visi forši, sliekšņi, bumperis, tāda vienkārši glīta automašīna. Labi, izstāst, ka šotkaņgurēji ies uz beigām, āķis, krojamās vietas, korķītis arī nav, tie tādi sīkumi manuālis, kas ir laikam labi, ja tā ir priekšpiedziņa, un multistūre, krāsainais displejs, tāds glīts, kārtīga automašīna, izstāst, ka viņš gan jau arī perekups kaut kāds pārdod vai placis, kaut kas tam līdzīgs, bet glīta automašīna. Skate izieta nesen, cik es sapratu. Tā kā arī nekāda vaina. Arī 3000. Tā kā šie bija mans tāds apgājiens, apskats par mašīnām, kuras, manuprāt, ir vērtas apskatīties līdz 3000 eiro. Varbūt noteikti iespējams liela varbūtība, ka es palaidu kādu mašīnu garām un nepamanīju, un tur tomēr vēl ir kādas sevis cienošas automašīnas līdās īstenībā tikko vienu ieraudzīju. Nē, tā nav tā. Tā kā tā. Paldies, ka skatījāties, un noteikti rakstiet komentāros, ko jūs par to visu domājat. Uzrakstiet komentāros, vai man šādā veidā arī turpināt filmēt, ka es apskatos vienkārši šādā formatā. Nevis mēs visi kopā ejam caur tur miljonus lapām un meklējam pareizās skaistās mašīnas. Protams, es tos 2.5 arī skatījos, bet tādā gadījumā, ja viņš būtu superglīts un foršs, un tad, jā, es apstītu viņu arī jums parādītu, bet tā kā tur pat tādus neatradu, tad, ir kā ir, tad jāiztiek ar šīm mašīnām, ko es atradu. Skatījos arī tur A8 kaut kādi varianti bija, bet nekā tāda īpaša, un labi, A3 arī tur baigi nepētīja, kaut kas tur bija, bet viņi kā tāda niša neliela. Audi 80 kaut kādi ir, bet tos interesantākos, manuprāt, es jau pastījāmies tikko. Un tā kā, lai jums veiksmīga diena, tiekamies nākamajā epizodē, gan jau vai nu, ka es braukšu uz tehnisko,
ar B4 vai es iztiņos un tītiņos. Tā kā tiekamies nākamreiz un atcerieties pa mūsu pasākumiem un jūs piesakaties viņos. Šitā būs salūts. Un šitā. Pū. Nebūs. Kā es toreiz to salūtu dabūju, es nezinu. Bet no īkšķīt arī ieliekat un pievienojieties mūsu kanāla auditorijai. Tiekamies vēl.